Nākamā vēstulīte ir 27. augusts, un varbūt jau pa starpu vēl kaut kas ir bijis, bet to jau mēs nezinām. Viss jau nav saglabājies. Tādas smukas arī tās, tie zīmējumi smuki. Tā. Tā taisam vaļā. Šeit būs vairākas daļas arī. Tātad 26. augusts, 75. gads Baldonē. Mīļš sveiciens. Šorīt skrēju meklēt papīru, lai varētu tev uzrakstīt. Dabūts tāds diezgan kaut kāds padomisks papīrs ar to zīmējumu. Tātad šorīt skrēju meklēt papīru, lai varētu tev uzrakstīt vēstuli, bet man likās, ka šodien jau nepabeigšu viņu rakstīt, jo man solījās atbraukt Māra un Spodra. Ar tēti gan nesarunāju, lai viņš palaiž viņas, jo viņš visu laiku bija pilnā, kamēr es biju mājā. Pirmdien no rīta jau nu nebija, bet man vienkārši negribējās prasīt. Ja nu šoreiz atkal kāds burts ir nevietā ierakstīts, tad nu neņem to ļaunā. Bet vai nu viņu aizmet prom, vai ietupini viņu, kur viņam pienākas būt. Vecmāmiņa ar savu humoru atkal. Te mani iztraucēja rakstot, klausos, it kā viens klauvē pie durvīm, tomēr jāiet paskatīties. Jā, viens jauneklis ir, nu tā ap gadiem 7, 8 atnesis Mikiņam, kaķītim, mazas zivtiņas. Tad nu par abiem gribējām atrast to Mikiņu, saucam, bet nekā. Saimnieks bija aizgājis uz veikalu nopirkt kaut ko priekš pusdienām. Saimniece aizbrauca ciemos piekdienu. Tā. Tālāk. Un būs atpakaļ rīt no rīta. Tad es arī nodošu tev tavus sveicienus. Tā aizrakstījos, ka pavisam nepareizi iesāku šo vēstuli. Tātad, liels paldies par pusgrāmatu, ko tu man atsūtīji aploksnē. Es nu gan tik daudz nevarēšu uzrakstīt. Man jau tagad roka ir piekususi. Tu rakstīji, ka es lasīšot un domāšot, ka tik ātrāk varētu beigt lasīt. Bet varu tev paziņot, ka tavas domas nepiepildījās. Es lasīju pavisam lēnām un centos, lai tik ilgāk varētu lasīt, un man nemaz neapnika lasīt, jo daudzās vietās bija lasot jāsmējās. Labi, ka neviens nebija klāt un neredzēja, kā es smaidu. Dažreiz pat paspruka balsī. He, he. Izlasīt šoreiz varēja ļoti labi. Tagad man jāģērbis un jāiet uz dūņām. Spodra arī ir studente, bet nav dabūjusi kopmītnu. Mūsu kolhozā dzīvo tāds ozoliņš, un viņam māte dzīvo Jelgavā. Varbūt dabūs pie viņiem gultas vietu. Tā kā tētim solīts, bet es teicu, lai Spodra pati aiziet un sarunā. Tagad ir pusdienas pārtraukums. Eju pagulēt dubļos. Tā. Tagad ir otrā daļa, šādu bildi, kāds koks vai ozols. Tā. Nu gan bija liels pārtraukums, kad beidzu pirmo lapu bija 12 un tagad ir 15 minūtes pāri 6. Tātad, kad nācu no tām dūņām, tad bija bez 20 minūtēm 2. Un es aizgāju apskatīties uz to Jelgavas autobusu, vai māsiņas ir vai nav. Nostājos pie autobusa durvīm un skatos, ka viņas nav. Un uzreiz viņas atronās man priekšā. Laikam gan biju akla, ka neredzēju. Tad vedu viņas pabarot uz ēdnīcu. Tur atkal kādas viesības un tādi lieki kā mēs. Visas 3 nelaiž iekšā. Ko mums citu atlika darīt? Gājām kafejnīcā un šo to iedām. Kaut kādu ābolu maizi, kaut kādu biespienu maizi, kaut kādu kafiju, kaut kādu limonādi un kaut kādu šokolādes tāfelīti. Nē, to šokolādi mēs neēdām, bet es iedevu viņām līdzi. Tad iegājām Universāla veikalā un nopirkām Spodrai kaut kādu, to kaut kādu atkal ir izcēlusi, un tik interesanti raksta, somu. Pēc tam pārtikas veiklā nopirkām vienu kukulīti, kaut kādu balto maizi. Tālāk. Daudz cilvēku. Tā, turpinam.
Un tad kaut kādas bulciņas, tad vēl kaut kādas konfektes, īrisus. Tad aizgājām mazliet pašūpoties, apmēram 10 minūtes. Nekad neatceros, ka vecmāmiņa būtu šūpojusies, vismaz no savas dzīves. Vairāk nebija laika, gribējām kino paskatīties. Filma saucas Makenna zelts vai Makenna zelts. 2 sērijas, pus 4 sākās un bez 26 beidzās. Tā viņas paspēja vēl uz Bauskas autobusiņu. Ja būtu sanācis laiks, tad būtu atnākušas vēl uz māju un aizsūtījušas kādas drēbes prom. Tagad norunāju vai nu, lai Mārīte atbrauc šurp sestdien, vai arī aiziet uz autobusu pretī. Es domāju, ka man arī pietiks ar šo lapu, citādi rītā arī nebūs laika. Braukšu uz Bausku, man jābūt uz provi, un varbūt varēs tai Mārītei iedot šūt. Spodriņa arī brauks noņemties no uzskaites komjaunatnē. Ļoti gaidīšu tevi atkal ciemos, un vai samaksāji par ēšanu? Uz šejieni jaunu vairs neraksti, jo pietiek man dzīvot pa Baldoni. Sūtu sirsnīgus sveicienus un gaidu tikpat garu vēstuli, var arī garāku. Novēlu, lai tev iet labi un lai drīz atkal būtu mājā. Sveiciens arī no māsiņām. Visu gaišu, mammiņa.